Mēs tā kā šī gada budžetu neaiztiekam un tā kā darbojamies tikai domājot, ka mēs 26. gada budžetu mazinām. Faktiski mēs, šis dokuments parādījās janvārī, bet īstenībā mēs sākām jau par to runāt NTSP sēdē pagājušajā gada septembrī, kad neizdevās ielikt pat protokolā, un tāpēc mēs neparakstījām viņu par to, kad ir jāapņemās uz... Nevis neizdevās ielikt, bet katrs gribēja ielikt kaut ko citu un nesaskaņot. Jā, nebija šī apņemšanās kopīgā no politiskās puses tomēr iet šo ceļu, un tāpēc mēs jau arī pagājušajā gadu runājam, kad vajadzētu ar 25. gadu šo darīt visu, bet saprotot to, ka tas neizdodas, vismaz pieņēmām to mērķi panākt, tad vismaz, ka tas notiek 26. gadā budžetā, ielikt un izstrādājot budžetu jau šogad. Bet neizdodās šogad, jo? Tāpēc, ka politiskā pusē nebija apņemšanās drosmes pateikt, ka mēs to darām. Tas nenotiek tā, ka tu vienā dienā ir tā, un tad pēkšņi ir daudz mazāk. Nu, skaidrs, ka tā ir struktūrāli fundamentāls izmaiņas valdības darba finansējumā. Sakat, nevar. Marta vidū jūs sakat, nevar šogad neko izdarīt. Nē, es nesaku, ka nevar šogad neko izdarīt. Kas tas pa veidu tāds ir? Skaidrs, ka mēs gatavojamies darīt lietas, un šobrīd ir pilnīgi cita prioritāte. Domāju, ka dzīve piespiedīs arī šogad to darīt. Ir jāsāk domāt jau šodien. Un arī jāsāk izstrādāt reāls pārmaiņas attiecīgos resoros, jo, lai tas stātos spēkā kaut vai 26. gadā, tas viss jāsāk darīt jau šodien. To varētu izdarīt arī ļoti ātri, pasakot, es varu vadīt iestādumu un pateikt, tagad kaut kādas 5% ietaupījumu meklē, kur un ko atrastos. Tas ir ātrais variants.